Labdien, darbie skatītāji! Es sveicināts podkastā Cepeškrāsnes. Un šodien manim ir studijā Drūvis Priedēns. Jū. Vai vēl kā zināms, Tīna Rose, Jā. Inveja ģitārists un kaut kas omaška? Rolanda Čē ģitārists. Kaut kāda Rolanda Čē. Jū. Tur jau galvenais ir drūs skatos. Ir. Nē, bet kā, tu māki spēlēt uz ģitāru, ne? Vai es māku spēlēt ģitāru? māk. Man liekas, jā. Demonstrācijas. Nē, bet kad tu sāki spēlēt ģitāru? Kā tas man notika? Es 12 gados sāku spēlēt. Ķipā, kā es varētu pateikt? Atcerieties. Ķipā es uzzināju grupu Queen. Un es ķip kaut kādā 4. klasē iemācījos Bohemian Rhapsody. Ģitāru? Uz klavierēm. Un tā jā, ķipā man baigi iepatikās tas Brian May ģitārists. Tad vienkārši es uzzināju, ka manai mammai ir kaut kāda akustiskā giča. Tas viņa vienkārši saka spēlēt. Jā, man ļoti iepatikās, ka vienkārši jā, riktīgi aizgāja. Es reāli kaut kāds 12 stundas dienā spēlēju to giču, un tā, kad bija skola, kaut kāds, nezinu, 7, 6. Es biju tāds ēdekts. Tas bija reāli labs. Labi, kaut kas priekš dvēseles tīri. Es jūtu. Jā. Nē, bet ko vēl tu māki spēlēt? Es zinu, ka tu kaut kāds bungas kā vēl spēlē, ne? Nu, ko es vēl māku? Es bišķiņ basu māku, bungas. Es tagad, man ģitāra ķip nav tagad prioritātes, tagad uz dziedāšanu vairāk. Ko es vēl māku? Producēt. Jā, tas ir kā visu laikam. Nē, nu labi, bet kāds saprata, ka tu tieši gribi būt muzikants par? Es nezinu. Kaut kā tā sanāca. Nu, ķipa, manai māsai bija puisis, tā, kad man bija 12 gadi. Viņš jau virtuvē sēdēja, un es atnācu. Un es zinu, kā, es baigi daudz ko nezināju par pasauli. Es tāds visu laiku istabā sēdēju, tā, kad es biju sīks. Un jā, viņš tāds man uzprasa, vai cik tu zini, kas ir Michael Jackson? Es saku, nē. Viņš man parādīja, es nezinu, kur dziesmu. Bet man tā iepatikās, vecīt, galīgi. Es kaut kādas 2 plates no viņa nopirku. Un ko vēl? Nu jā, es reāli katrai dziesmai mācījos lirikas un tur dziedāju riktīgi. Viņš bļāva mājās. Nē, bet... Es atceros, man vēl skolā riktīgi bolīja par to, ka es biju tāds Michael Jackson addicts. Nē, viņš nebija balīgs, tu vairāk varēja jokarīs par to, ka viņš ir bērni patīk, viņš ir, bet nu... Ok, to tu nezinu. Tas nav, To mēs vairs nezinām. Jā, par mirušajiem vai nu labi, vai neko, vai ne? Tas jau nav pierādīts. Cilvēki tā uzskata, ķipa. Nē, bet labi, bet tu, kad tu vispār izlēmi, ka tu, viennozīmīgi pēc 9. klases ies uz muzikas skolu, tu ej muzikas skolā, vai ne? Tu ej muzikas skolā, kāds bija tas lēmums? Tev kaut kā vecāki moši pretītam gāja, vai bija kaut kāda, nezinu, šķērši pret to? Es atceros, man oma kaut kad tur teica, tur visi pīpē, es tev neļauju iet. Es neatceros, kurā klasē tas bija. Bet, nu jā, ķipā, es jau, protams, ka gribēju iet uz kaut kādu mūzikas skolu. Es vispār gribēju uz Rīgas Domkuru skolu iet. Bet jā, es vienkārši random brīdī pārdomāju, ka tomēr es uz Ventspils mūzikas vidusskolu. Vai tur nebija kaut kas tiem eksāmena rezultātiem, lai tiktu uz Rīgu, ne? Tā nav? Nē, es beigās, es nezinu, kad tas bija martā, kad es izdomāju, ka vienkārši, labi, Ventspils mūzikas vidusskola, ok, es tur iešu. Jā, es uz nekādiem eksāmeniem neaizgāju tur uz to Domkuru skolu. Nē, bet beigās diezgan labi jau par tiem attiecas visu tā skola, ja jau tev, kurš nezina, viņam ir albums Venecija, kur tu rakstīji cik ilgi? Nu, apmēram gadu. Tu viņu rakstīji kopā ar savu draugu, zini, no muzikas skolas? Adrianu, jā. Adrianu Balodu. Ir kaut kāda mīļākā dziesma? No tā albuma es nezinu. Snapā? Nu, visu... Nē, galīgi nē. Man tā nepatīk, kā tas vokāls tur izklausās. Bet, ķipa, protams, visu laiku mainās, kas ir tā mīļākā dziesma. Bet tā jau vispār, man liekas, vispār mīļākā. Pagaidu, ka mainos. Jā, tas tāds riktīgais. Tas bija tas, kas iet pēc Laid man vaļā, ķipa YouTube'ā, te playlistā, man liekas. Jā. Es zinu, tāpēc, ka... Otrajā vietā varētu būt Rage Mode. Man Rage Mode ir otrajā vietā, man pirmajā vietā Laid man vaļā. Jā. Es tāpēc,
pagaidi, kamēr es mainos, es atceros, pēc, ka viņš uzreiz iet pēc slēd man vaļā, un tā kā, nu, man nav izvēles. Es Jo. viņu joprojām klausos, jo viņš ir nākamais. Jā, bet tā dziesma tagad visvairāk tāda personāla ir, jā. Nē, es sajūtu, jā, tur bija, es pat rekur vizijums atdzirdēju, tur visādas vietas piemin. Tik tālu mēs neiesim. Tīri par Ventspilu. Var redzēt vairāk, kad dziesmās, ka tas tu esi lokāls, tās vairāk cilvēks, tur ir ļoti sajūta tās Ventspils. Jā. Tu vispār Ventspils patriots esi vai kā tu par to attiecies? Vai es esmu Ventspils patriots? Jā, Nē. Galīgi nē. Nē. Īsti vienalga? Īsti vienalga, jā. Ak, Dievs. Nav tā, Kas pa jauniešiem? Nu, ko es vismaz honest esmu. Nu, arī tiesa. Bet, jā, tu jau to koncertu, nē, jums jau kā, jūs Venecija pirmo reizi jūs uzstājāties taču muzikas skolā pareizi, jums bija tā skatuve iekšējā. Nu, ar visu albumu, jā. Mēs tik reāli 2 reizes esam uzstājušies ar to albumu. Nu, žēl, kāpēc ne vairāk? Nu, ko neaicina? Albums neaizgāja. Dzīve tāda. Nu, vēl labāka albuma nāk priekšā. Man vispār šķiet ļoti dīvaini, jo, nu kā, es visu laiku, es bieži vien klausos tādus dziesmu albumu, man liekas, viņš ļoti kvalitatīvs ir. Tas pašs Režmots, viņš man liekas, nu tā, kaut kas tāds, ko, zin, kā es varētu dzirdēt kaut kādā, nu, amerikāņu, kaut kādā mūzikas industrijā, kur ir tā līdzīgas iespējami, kā, nezinu, tur ītam vai kaut kādam tādam cilvēkam. Nu, liekas, no kaut kur tā melodija, nu, ir kaut kā līdzīga tam. Un liekas, tas kaut kā tāda kvalitāte. Es tieši, nu, ok, ķipa melodijas un viss šitā prikoļa, nu, I guess ķipa, bet es tieši domāju par miksu. Jā, es jau ķipa, it kā, es nezinu, tur 80–70% miksēju to albumu. Jā, un es taču knap kaut ko zināju par miksēšanu. Nē, nu, ķipa, ja tu saki kvalitāti, nu, man labi, patīk. Tā jau labi. Es jau atceros, ka tu pie manī vēl mājās sēdēji taņi savā laptopā kaut ko tur darīja, kaut ko tur skatījies, kaut ko tur tajā programmās. Tas jau tavās mājās? Tas bija tā, kad es vienkārši biju, tu taisīji prikolu pēc. Zikā? Vairāk neko neplāno? Ķipa, kā nākošās? Ar izlaišanu? Nē, nu kaut kāda jauna albuma, kaut kāda jauna dziesmas, vai tu tagad... Tas būs. Būs? Būs. Tagad jau notiek? Sāk jau kaut kas veidoties, jā. Tikai sākumos, jā? Kas tad? Šī gada laikā nevar gaidīt, vai ne? Nē. Es negribu tur, nezinu, sūdu izlaist ar savu. Nē, ķipa jau var sanākt tā, ka tur labu albumu izlaiž, bet es labāk take my time with that, man. Jā, bet labi, cik vispār grūti sarunāt šis koncerts? Tu esi bijis koncerts, tev bija muzikas skolā, tev bija koncerts Silrakfest, viņš saucās pareizi, tas, kas bija pie osts, atceries? Tas bija pie jūras vārtiem. Jā, tur tikai mēs uzstājāmies. Kā jūs paši uzprasījāties, vai jūs kaut kā uzmeklējāt? Nē, ar to, kurš datu? 9. mājā, nu, ķipa tā, kad bija tajā mazajā zālē. Prostais vienkārši nāca pie viena džeka, un es viņam teicu, jo vecī, tu varētu uz tiem ekraniem uzlikt kaut kādu, ķipa, Venecija tūlīt nāk ārā un viss šitais. Un viņš tās pasaka, ka mums negriba konts uztaisīt, man tāds. Ļoti labs piedāvājums, ne? Es tikai nebiju tā, ka man bija uzreiz tāds, jo, maucam. Es nezinu, es uzprasīju Adrianam, Adrians teica, doj maucam. Man bija vēl jādomā, bet man bija tāds, nu labi, maucam. Jā, bet kons bija riktīgi labs, baigā enerģija. Nu, cilvēki nebija baigi daudz, bet vismaz kaut kas. Es nācu uz to, es biju backstage un es ceru, ka vismaz 20 cilvēki būs. Bija vairāk. Jā, mamma, tēts, draugi 18. Nu, jā. Kaut kā tā. Bet, un par to 5. jūliju. Jā, 5. jūlijas. Jā, prosta šitais kultūras centra direktors uzprasīja, jau vecīt, iedod savu numuru. Iedošu kaut kāds koncerta iespējas un varbūt iesildīt Singapūras satīnu. Es Adrianam šito parādu, Džeks, tādā haipā mauc. Mēs vienkārši, jā. Jā, nekādi jautājumi. Viennozīmīgi. Nu, ķipa. Nē, bet, by the way, tu esi grupas sastāvā Inveids. Jā. Jūs baigi ilgi nebijat nekur stājušies? Nu, jā, nekas, ir tāds bardaciņš. Mums vakar bija kaut kāds mēģis. Jā, mēs riktīgi bijām ierūsējuši. Nu, ok, ne jau tā, ka riktīgi tur tagad sūdīgi spēlē, bet, nu jā, ķipa, ne tādā līmenī, kā bija ziemas balē. Es jau, jā, kuros vietās tu uzstājies manā skolā, ģimnāzijā. Ģimnāzijā, jā. Tur vēl
kultūras centrā, tad vēl vizijumā, tad vēl ģimnāzija jau ķipa neskaitās. Kāpēc? Nu, bija jau viens. Ja mēs prosta, ko vienkārši. Ķipa, mēs visi inveidus, tā kā mēs nospēlējām to Ziemassbalvu 4. vidienā, vienkārši amazing. Un vēl prikols bija tāds, es biju ķipa izdzēris 2 enerģiskos pirms tā koncerta. Es nevarēju aizbēgt visu nakti. Es kaut kādos vienkārši 8 no rīta gāju. Visu nakti atcerās tos notikumus no balvas un tāds. Es vienkārši mēģinu aizmigt, vienkārši besot. Tipo olas, jā, gultē. Jā, un tad ķipa nākamajā dienā, jā, bija ķipa tā ģimnāzijas balva, mēs visi inveidus atnācām uz turien. Un tad ķipa spēlē, es neatceru, kā saucās tā grupa? Karoči mēs neatcerās. Jā, tur spēlē kaut kāda grupa, un tad ķipā es atceros Markus un Rodža ķipā tād nāk pie man un Aivaru, un viņi tādi, vecīt, doj, uzspēlējam līmašīnas. Un tāds, nē, vecīt, es viņš negrib tagad. Un jā, un es tur ar kaut kādu čiepu runāju. Un vienkārši es dzirdu šitā tam viena meitene pa miķi saka, un tagad šis ir ļoti spontāni, bet spontāni, bet uz skatuves tagad grupa Inveids man tāds. Es biju tāds dusmīgs bišķiņi. Bet man bija tāds, ok, ķipa, mums nav variantu, mums ir jāiet. Bet jā, mēs riktīgi tur nomaucām. Vienkārši visi tur, mēs sākam spēlēt līdmašīnas, visi tur uznāk, un es vienkārši skrienu pa visu zāli. Bija vēl tāds prikals, es ar Miķi vienkārši skrienu, dzēru, kur ir mana līdmašīna. Un tad es kaut kādā džekā ieskrēju, un es vienkārši Miķis uzsitās pa lūbu, un viņš saka asiņot. Tas bija prikolīgi. Nav viegls darbs. Jā, bet tie divi, bet tie divi vakari bija tik labi. Amazing. Es zinu, man Roģis stāstīja. Es biju pirmajā vakarā, es biju tur. Tu atceries, es domāju. Ko tad? Nu kā, es taču biju ar jums tur, tevot atpūst telpiņā. Jā, backstage-iņā. Tur bija ļoti jautri. Es ar ko, Playboy kartī klausījās? Laikam. Tad mēs klausījās. Jā. Jā. Nē, bet kas te jums bija pa cilvēkiem tagad inveidā? Nu, es saku, mums tur reāli bardaks tagad ir. Rodžiķi pateica, ka viņš negrib tagad. Un šitais ten, Aivars jau kādu laiciņu aizgāja projām, un tad mēs Robertu uzaicinājām, kurš muziķenē mācās. Un izsit no sliedēm. Un tad, Roberts arī pēkšņi izdomāja, ka viņš negrib. Mēs un Markus vienīgie tā palika, viņš grib kaut ko darīt ar grupu, bet, ar basistiem reāli prikols. Mēs, vakar Aganu uzaicinājām. Nu, skatīsies, kas tur būs. Es visu laiku gribēju, lai ar to grupu kaut kas notiek. Ziņā, tu šito ļoti stipri dedz. Es pat godīgi nesaprotu, kā jēga vispār ir nākt grupā un piedalīties, ja tu nekur negribi iet uzstāties, zini kā? Nē, uzstāties, tas jau, protams, tas grupā un tu uzstāsies. Bet, zini kā, es vienmēr tā big domāju. Un es vienkārši gribu, lai tā grupa kaut kā aiziet. Un, zini kā, Ziemassbalva, piemēram, bija nenormālīgi amazing. Arī vienreiz kultūras centrā, kaut tur 200 cilvēku mēs riktīgi močījām. Jā, un šitā vienkārši. Es gribētu tā, ka vienkārši katru nedēļu mācu kaut kontu un vienkārši nauda nāk iekšā kabatā. Non-stopā, vecīt, hustles. Nē, bet jums jau nav nekāds savs dziesmas, vai ne? Jūsiem inveidam. Paši savs. Cik mums ir? Paštaisīts. Mums ir, bet tagad divas, jā. Jūs viņu spēlējat vispār? Koncertos? Vienu, jā, bet otro, kā Ziemassbalvē, bija tāds prikols, ka mēs spēlējam, un mēs pēkšņi sākām spēlēt to oriģinālu dziesmu. Un visi cilvēki vienkārši, nu nevis visi, bet 80% cilvēki ir aizgāja projām. Kas tas ir dziesma? Jā, bet stulbi, ka mēs nepateicām, ka tā ir oriģināla dziesma. Jā, tā jau ir tie pušauģi. Nē, nu tā, jūs jau, kas idoli tādā ziņā ir tie bukti, kas tagad jau viņiem uzstājies kaut kur jau aizpērējis. Bukti ir amazing, jā. Jā, es viņiem uzspēlējos, kad
Jā, mēs arī Studiju festā uzmācām, tas bija amazing. Jā, kaut kāds 2-3 gadus atpakaļ es ar viņiem uzmācu kaut kāds 3 končus. Nav tā, ka bišķiņ skauž, ka viņiem grupa taisa savus dziesmas, viņas klausās, un tev nav tik labi. Vai kā tu vispār par to attiecies tik neitrāli? Nu, kādreiz jau, jā, bišķiņ skauda, bet tagad, Džeki maudz, patīk. Nu, arī Studiju festā vienkārši skatos, man rīktīgi tāds vibes, jā. Tu dejosi vienā. Un klusēs telefons. Jo. Labi ir. Mēs aiznesuši vienu lietu izdarīt. Ieliek pizzas paškrosnī. Pizzā. Es pateikšu godīgi, es neatceros, kas tur bija pa settingiem jau uzliek. Tāpēc mēs vēlēs uz acis. Jā, rokas augsts. Tu jau zini. Cimbuļi, tu zini, ka to bija jāliek pa vīti, ja nevis pa apakšā. Jā. Tāds amazing ASMR veidojas. Tā, kas tam man ieliek? Nu, vēlēs šādi. Es visu atstāju. Kā tev sanāca tā, ka tu sācis piespēlēt ģitāru Rolandam Čekam? Kā tu vispār līdz tam nonāci? Un ar visām detaļām? Ar visām detaļām? Kaut ko, Nu, protams, sāk, kaut karoči. kas nedrīkst teikt, nesaku, bet nu. Nē. Nu, karoči, sāksim ar vissvarīgāko. Es svētdienas vakarā rudenī muziķenē sēžu uz podu. Man ienāk tāda ideja, zini kā, varētu kaut kādam Sour J uzrakstīt, ķipa, jo, vecī, da es tev piespēlēšu giču. Tā vienkārši no kā? Nu jā. Nē, zini kā, arī, ķipa, Everts no Buktas, viņš riktīgi mauc, tur man vienkārši tāds, es arī tā gribu. Ja nebija tā pat lieta, ka viņš vienkārši kaut kā paprasījās? Es dzirdēju, man sasaka, viņš kaut kā paprasījās? Nē, vai kā bija? Ķipa, cik es zinu, cik es atceros no Silraka, ķipa, mēs skatāmies, un jā, Everts mauc ar olām, man vienkārši tāds, what the fuck, jau, kāds sakars, ķipa, es vienkārši šokā biju. Un jā, ķipa, es atceros, ka Reiks teica, ka ķipa, viņi izdomāja, nu, ķipa, viņi saprata, ka viņam nekāds konts nav bijis ar ģitāris, un tā viņi vienkārši uzrakstīja kaut kādai sievietei. Tā sieviete padeva ziņu, un tad, ķipa, Everts vienkārši atmauc 5 minūtēs. Un jā, šitādi prikoli notiek. Ko man vispār bija jārunā? Par to, kā pie Rolanda Čeka nāca. Jā, es, ķipa, atrodu Sour J e-pastu. Šiem uzrakstu, visu to es tur pielieku, tur Instagram, TikTok un tur kaut kādu video, kā es spēlēju. Un tam man ir tāds, kāda nepietiks ar to Sour J. Un tad es vienkārši prasīju Adrianam ar to, ko es taisīju albumu. Es viņam uzrakstīju, vecī, kādam reperim es vēl varētu uzrakstīt. Viņš tāds, nezinu, tur Viesulim varētu uzrakstīt, Prusakam. Vecī, var Oļiks, viņš vienreiz laivā teica, ka ķipa, viņam riktīgi patīk tāda playboy kartīte Aiba Giča. Un ka, ķipa, jā, viņš vienkārši gribētu tā. Un bija tāds, right on. Tā jau ir, jā? Nu, ķipa, ķipa, tas stils, kādu viņam piespēlē. Ģipa, zigā, un kaut kāds kreizījās melodijas. Es esmu dzirdējis ar šīm dziesmas. Jā, viņam jau Giča, viņam jau muzonos nospēlē Giča tikai končos. Es jau arī īpaši daudz nezinu, bet reku klausos. Bet jā, nu, karoči, jā, es visiem 3 uzrakstu, es visiem atrodu e-pastus, uzrakstu. Nu, karoči, paiet kāds laiciņš, tas, man liekas, 2 nedēļas, un tā es skatos, nu, ok, Prusaks neatbildēja, Sour J neatbildēja, Viesuls no klīnikas ieraksta, ķipa, teica, ka paldies par piedāvājumu, bet nu, ķipa, atteiksimies, nu, ķipa, viņi negribēja vienkārši. Bet jā, un tā Roļikam bija tāds, jo, vecīt, atsūta kādu spēlēju šito soliņu, tad viņš man atsūtīja šito Kanye West, Devil in a New Dress. Man bija tāds, nu, ok, un tad tas tajā pašā dienā atsūta, un tad jā, viņš ķipa pasaka, ok, varētu sākt domāt kaut ko. Un tad jā, the rest is history, man. Kur jūs kopumā esat uzstājušies? Nu, pats pirmais bija šajā motoru muzejā. Tā bija kaut kāda... Motoru muzejā? Jā, tas bija kaut kāds korporatīvais. Nu, vienkārši es tur atmaucu 3 dziesmas uzspēlēt. Vienkārši. Cik es sapratu, Roļiks gribēja zināt, vai es esmu the real deal. Izmēģināt pēc lielas skatos. Tas kaut kur Ventspilībā vai kur tas? Nē, tas ir Rīgā. Viņi tā saucās motoru muzejs, jā. Kur Hendriks eka.
Bet, nu jā, un kur tā vēl? Tā bija nākamais Līvānos, tā bija, Līvānos, un pats labākais bija Summersons. Tas bija insane vienkārši. Un tad bija, kas tu vēl bija? Tā bija, Samēr savu neko nepastāstīs. Ļoti interesanti, manuprāt. vecī. Es atceros, mājā Roļiks uzrakst, ka, ķipa, viņš uzrakstīja, ka Summersonā spēlēs. Man vienkārši, oh my God, es vienkārši rādu Markusam un tur Rodžam, man vienkārši, vecī, mēs fucking Summersonā augsim. Un jā, tu vecī, mēs esam backstage'ā, vienkārši mēs getting excited. Nu es atceros vēl, Sudraba sirds tajā brīdī vēl performoja. Un jā, es vienkārši dzirdu, vienkārši visi kliedz, tā kā nenormāli kliedz visi publika. Man tāds, kaut kas nav riktīgi, tas neizklausās kaut kas normāli. Es atnāku un jā, Sudraba sirds, got engaged. Bildināja. Jā, bildināja. Jā, vecī, uzmauc uz Summersound. Es vienkārši redzu, cik tur, nezinu, 5000 vai tur 3000, es nezinu, bet tur bija vienkārši pilni pakaļ ar cilvēkiem. Es vienkārši skatos, tāds vibes. Nu, tāds made it moments. Un mēs vēl spēlējām pieaudzis vīrietis, es vienkārši nolauku brilles un vienkārši gan arī kā asars sāk birst nost. Tas bija nenormāli krūti. Es zinu, ka ir tādi gadījumi, kad viņam ir mikrofons ar solistiem. Un ja tas prikals, ka viņi var uzsist sev bišķi pa galvu, uzsist to sound. Atceros, kaut kur redzēju, ka viens muzikants iesit sev pa pauru un viņš apraudāja. Viņš iesit sev pa pieru, viņam čot kaut kāds nervs tur aizkārās. Viņš sāk raudāt un visu cilvēku priekšā. Normāli, tā jau gadās. Ja tu līdz raudāji? Nē, es, bija tāds sajūta, ka varbūt tu raudās, bet nē. Nebija jau tik traki. Tas bija emocionāli. Tas bija riktīgi krūti. Lielākais koncerts tev, man liekas, ne? Jā, tas ir lielākais. Kurā vismaz tu esi piedalījies? Jū, būs vēl lielāki. Jū. Piemēram? Tā tu redzēs. Vai gribi anoncēt? Kamera jau ierakst? Jā. Kas tev vēl bija? Tā bija Ķegumā, tā bija Rīgas pilsētas svētkos. Jā, Pilsētas svētkos? Jū, mēs tur uzspēlējām. Kurā vietā Rīgā? 11. novembra Krasmo, tā viņa saucās. Jū. Cik tas bija cilvēki? Bija safe. Tā kā nebija baigi daudz, nebija baigi maz, bet bija tā krūti. Nu jā, viens bombdīts atnāca garām gāja, jā. Nē. Es nezinu, cik tur, es nemāku tā izrēķināt, cik tur 500 cilvēki. Nu, arī labi. Es nemāku tā izrēķināt pēc acis. Bet jā. Tā bija vecīga, tā bija Silraks. Es tik ilgu laiku biju gribējis Silrakā uzspēlēt, un tad beidzot bija tas laiks. Es tur biju, jā. Jā, mēs vēl dapojām. Jā. Jā, es visu reāli gandrīz kā katru sevi pazīstam. Ok, vaibojam vienkārši. Lielāko daļu uzstājies pārējā vietās Latvijā un beidzot apakaļ Ventspilī. Nu jā, loģiski, ka tu ierodīsi cilvēkus, par kuriem varbūt arī neērti uzstāties priekšā, ne? Nebija tā. Vai tā bija galīgi vienalga, laikam, profesionāls? Ķipa. Jā, kas tā vēl bija? Tā bija Eurobaskets, tur arī pilna kaudze cilvēkiem bija. Jā, es tik vienīgais baigi neizbaudīju to koncu, ko es nožēloju. Jā, tas tev jau arī bija riktīgi krūti. Kur tā vēl uzspēlējām? Tā bija Jelgavā. Tā bija, neatceros, kā saucās. Ko citu pilsētu. Un tā bija Stadifests. Uz Stadifests arī normāli krūtis konts. Bija tāds vibes, satusējām. Un tas arī pagaidām viss. Skaidrs. Es nežēlojos, ka tu ir garlaicīgs, vienkārši man bija šī nogurums, mēs filmējam pavēlu. Pastāsti par to, ko tu atnesies līdzi. Mans imbaļuks lika kaut ko atnest, kaut ko vēsturiski. Es nevarēju izdomāt. Tāda memoriāla, tāda, kaut kas saistīts tevīm. Epizodes bija tā. Šis ir pats pirmais pedāls, ko es nopirku. Kaut kāds super overdrive. Es negribu viņu teikt, ka viņš ir sūds, bet viņš ļoti nepatīk. Man nepatīk, kā viņš izklausās. Labāk pēc kaut kādu baigo overdrive or something. Un tu jau tagad cits tev tur, tas tev ir tā... Jā, tas dēļ ar 3 pedāļiem, vai cik tev tur bija? Tagad tur ir 5 pedāļi. Jā, es nesen nopirku vēl vienu. Reāli vai tur vesels 5 priekš koncertu, vai? Jū, es viņus visus izmantoju. Tiešām.
Tur ir, nu es nezinu, vai tu zinās to tu efektu, bet tur ir izstāsti. delays, reverbs, chorus, distortions un vēl, kas vēl tur bija? Tuners, jā, ko es nesen nopirku. Viņi kaut kā var pielikt klāt, ķipa, vai kā? Vai Kas kā? ir? Kā tu viņu nopirki tikko? Tu viņu pieliki kaut kā klāt pie tā dēļ, vai kā tas strādā? Nu, jā, šis vienkārši ir tāds sūdeņš, ar ko tu vari pielīmēt pie pedalboard, tu viņus pieliec, un tad tu sasprāv tos vārdus un mauc uz skatu. Bālē virsū, trešoļīgi. Bālē virsū. Skaidrs. Ne, bet pasak man tā, Nu. ko tu tālāk darīsi? Tu taču gribi tālāk aiziet muzikā, kaut ko industrijā. Protams. Nu, kaut kā tagad mērķi ir, kaut kāds vēlms. Nu, es nezinu, vai es gribu teikt savus mērķus, bet viņi ir milzīgi. To es varu pateikt. Nu, taču saka, nu, kas tur tāds būs? Es nezinu, ko es gribu teikt. Kauns? Nē, nē. Nu, karoči, es gribu būt, ķipa, es gribu būt viens no lielākajiem artistiem. Jebkad. Es gribu būt leģenda. es gribu būt, nezinu, es gribu būt Džeks, kas zina, kā spēlēt spēli. Vai ko vēl es varu pateikt? Jā. Es gribu visiem pierādīt, ka viss ir iespējams. Nē, nu, tas ir skaidrs. Nē, vienkārši. Šitāds stēls. Nē, tādā gadījumā man ir tad labāks jautājums. Ko darīt citiem, kuriem ir kaut kāds līdzīgi šitie tev sapiņi? Kur ir kaut ko nonākt mūzikā? Nu, pieņemsim, nu, ko tu uzskati, kas ir vajadzīgs, lai tā kā, līdz tam nonākt? Consistency. To jau viss, man liekas, zina. Darbs. Jā. Tu vienkārši konstanti mauc. Un kad tu nenīti, ka ir pārāk grūti, vai kaut kas šitāds, tu vienkārši mauc un mauc un mauc. Un arī ļoti svarīgi ir tas, ka tev patīk tas, ko tu dari. Tu taču negribētu visu dzīvi nostrādāt kaut kādā darbā, kur tu ienīsti, un jā, tu vienkārši šitā nodzīvo savu dzīvi. Kāds tev piespēja to darīt? Un kā? Es nezinu. Nē, man liekas, reāli tas viss nākās no ģitāras. Es vienkārši atradu to, kas man ļoti, ļoti nenormāli patika. Un, jā, tā vienkārši. Man vispār nebija nekāds tur grinding mindsets un stay hard, viss šitais. Jā, tas vienkārši mauca riktīgi. Jā, un arī tas, ka vienkārši, zini, kā tu skaties, kaut kāds reels, tev visu laiku rādās šitie David Goggins un šitie biljonāri, visu, ko viņi te saka. Who's gonna carry the bolts? Jā, viss šitie. Un tie, ja godīgi, tie arī riktīgi palīdzēja man. Tie man iedeva vairāk to mindsetiņu. Nav nekāds cilvēks, kas tev palīdzējuši kaut kā ļoti labi, kuriem var pateikt paldies būtībā? Nu, es varu, protams, pateikt lielu paldies vecākiem, vecākiem. Un saviem idoliem. Kā vēl? Es varu Markusam pateikt paldies. Sēž tajās kameras. Jū. Kam vēl es varu pateikt paldies? Es varu pateikt paldies visiem, kuri tic man. Un ka... Cik es sapratu? Un kā, nu, ķipa, jā, kur vienkārši saka, ka tu to izdarīsi un ka kaut ko iemāc vai ko. To, ko vajag zināt. Jā, kā vispār mācībā mūzikas skolā tādā gadījumā iet? Kas tad? Kā mācībā mūzikas skolā tādā gadījumā iet? Reikli nonāca līdz momentam, kad nav labi. Vot jā, tas galīgi nāc nekāds baigais labais students. Nu, ok, nav jau tik traki, es tur visu laiku nesakmīgi atzīmes pelnu. Bet, ok, tagad otrais kurs ir iesācies un bagaidām neviena nesakmīgi atzīme nav. Bet es visu laiku pirmās stundas kavēju. Es visu laiku aizguļos. Tad es atnāku uz kaut kādu otro vai trešo stundu. Ok, varbūt ne pilnīgi vienmēr, bet ķipa, lielāko daļu. Tāda man ir problēma. Cik jūs te gulēt? Kur es vienos? Jā, nav brīnums, kāpēc tev grūti tikt. Nu, vai 12. 8 stundām? Kas ir? 8 stundām jātiek, bija pareizi. Nu, kaut kādas 9 sākās. Tad tev sākās 9, tu nevar paspēt. Čipa. Es esmu. Nē, nu... Man ir ļoti rati tā, ka vienkārši es esmu tik iemīts, ka es par to modinātāju nečertu. Kurš tā kā lāc. Nu, jā, vienkārši nogalināts. Jā, tā ir gadījies.
Kā pa lielām mūzikas skolu mūsē Ventspils ir, kāds viņu noreitot? Kaut ko labu, kaut ko sliktu Kā es pastāstīt. mūzikas skolu noreitot? Nu, jā, kaut ko labu, kaut ko sliktu par viņu pateikt. Nē, tur viss ir krūta. Tur viss ir baigi labi. Nu, vienkārši tas, kas man baigi interesē, bet tā jau nav jau tā, ka es tur teikšu, ka šitais skolotājs ir tur idiots un ka šitais skolotājs nemāk mācīt un ka noteikumi visi ir sūda vai kaut kas tāds. Nē, viss jau tā kā krūta. Vienkārši, jā, man šitā viss mācīšanās, tas vienkārši nav mans. Daudz man piekrist. Vismaz mūzikas kaut kādas priekšstats tev vajadzēja būt labam atzīmam, vai ne? Vai tur tev arī tur iet kā iet? Nē, mūzikas priekšmetiem es tur vienkārši čiloju un dabūju tur 9 vai tur 10. Vecīgi, mums bija improvizācija pirmajā kursā. Full on. Pilnīgi viss jau zina, kas tur ir. Jā. Šitādi prikoli. Pēc, ka tev jau ir experience kaut kas, tu jau pirms tam ir uzstājies, tev kaut kas ir. Es domāju, citiem jau, man liekas, sarežģītāk, kur atnāk uz mūzikas skolu, kuriem, nav bijusi tāds iespēja kā tev uzstāties kaut kādās tur skolās, kaut kādās citās vietās. Būtībā es vienkārši teiktu, ka tu māki ņemt to, teiksim, to opportunity, kas tev atnāk, kaut kādas iespējas. Protams. Jā, un arī tas, ka es rakstīju tiem reperiem, nevis es tur, nezinu, gaidu, ka kāds man uzrakstīs. It kā es kaut kāds baigies populārais būtu. Kā tu zini, kā, ja tu spriedās no Ventspils? Zini, kā, vienkārši, pa ko es gribēju teikt, tikko. Es aizmirsu. Padomā. Pagaid, padomāšu. Jums ir jāizskato, ja es kādu minūti domāšu. Nē, labi, tad parunās par kaut ko citu, tad tu mūs atceries. Jā, es šķist aizmirsu, ko es gribēju teikt. Okay, tālākajiem. Kāpēc Tīna Rose? Vai... Vispār, nu jā. Tas ir viņa nicknames uzreiz cilvēkiem, kas atnākuši uzspēduši to video, nezinu, kas viņš tāds ir. Tu man tā nosauks? Tīna Rose? Jā, cepeškrāsnes kopā ar Tīna Rose. Vai kā tu labāk gribi drusku pēc tādas nekavās? Es nezinu, es nevaru izdomāt. Bet jā, par to vārdu. Es nezinu, es gribēju, lai man nosaukumā ir tas Tīna. Un tas reāli baigi overtinkoju to otro vārdu, ja atnāca tas Tīna Roze, tad es ar to dzīvoju kādu labu laiciņu. Kamēr es vēl nebiju tur izlaidis kaut kāds nepabeigtās vēstules. Un tā man atkal bija tāds, man, that name is whack. Un tad es mēģināju viņu atkal pārmēnīt, meklēt kaut kādus vārdus. Bet jā, tā man nesanāca, un tad es paliku pie tā. Es nezinu, it kā jau vajadzētu nomainīt to vārdu, man viņš nepatīk tagad pilnībā. Bet tā nav jau arī baigi sodīgs. Nē, nav jau sodīgs, vienkārši es domāju, man liekas, tas nav izdevīgi īpaši mainīt vārdu, tad, kad tev jau iznāca kaut kāds albums, kurš, cik tev Spotify tur klasējumiem ir? Neatceries? 55. Nē, kā? Es klausos, YouTube apsties uz tiem jūviem, uz dziesmām, kur es klausos, un tur ir vairāk. Es jau saku no Spotify. Jā. Tu jau YouTube. Jā. Un jums jau, kas tad radio, jums nebija nekur tavs dziesmas? Jā, vecīgi klāt tur vasarā riktīgi laid par radio. Kaut 100 reizes noskanēja. Tā jau bija laikam populāra, ka tev dziesma no šitā albuma, ne? Jā. Tā jau populārākā ir nepabeigtās vēstules, bet otrā, trešā vieta ir tur snapā klāt ar vasaru. Bet jā, pārējās tur dažas dziesmas noskanēja tur 3-2 reizes, bet jā, klāt ar vasaru riktīgi močīja. Jā, bija sezonāli tā labi. Tas jau bija vasaras sākumā, kad iznāca viss. Jā. Tā dziesma riktīgi gāja par radio. Es saprotu, kāpēc cilvēki nepatīk pārējās dziesmas. Es iesaku jums iet. Spotify, YouTube ierakstiet, kā pareizi to būs sameklēt. Tīna Rose. Viņš tā saka, tāds maziņš bērns, kuram, zin kā, es esmu viņa mamma. Sākumā man tas vārds nepatīk pilnībā. Pasaka, draudzene, kur tantei, kā tev sauc? Man tā vienreiz bija. Man kaut kāda omīte tur prasa, kāds tev nicknames? Es pat teicu, es aizmirsu. Man bija bail teikt. Kā tad jūs izdomājāt šo te grupai nosaukumu Invays tādā gadījumā? Mums no sākuma nosaukums. Es izstāstīju bišķiņu vēsturi par to grupu. Mēs tur ar dažiem draugiem tur uztaisījām to grupu. Tur bija 2 meitenes un 4 džeki. Ieskaitot man. Un jā, mēs vienkārši domājam. Un 6-2.
jūs paši varat izdomāt, ko tas nosaukums nozīmē. Man būs pēc tam vēlāk, ja padomājies, nerubī. Es to izstāstīšu pēc tam. Tur Tas tāds stulbs nav smie- ētera- tur nav tāds ētera stulbs smie- Ja jūs zināt Agni, tad ejiet pie viņa prasīt. Bet jā, un tad tā grupa, nu, ķipa, tas bija 3 gadi, tas bija 23. gadā. Un jā, tad ķipa tā sākās skola un tā grupa izjuka. Un jā, un tad vienkārši nekas nenotika. Man bija tāds, Džeki, mums vajag atkal sākt tur mēģināt un koncertēt. Es gribu piķi pelnīt. Un tā jā, es, Agnes un Markus, mēs satikāmies. Un mēs ķipa močījām, kaut kas jau tur gāja. Kaut kādu piķīti sapelnījām. Un tā atkal tā grupa izjuka. Un tā jā, un ķipa atkal sanācām kopā. Kāpēc jūs jūkat ārā vispār? Jūs šodien izstāstāt, jūs kaut kāds fēniks, jūs laikam nomirstat un atdzīvojaties no saviem pelniem. Kāpēc jūs vispār izjūkat? Un te bija tā traka laika, es biju tāds bagais idiots. Nu, es joprojām tāds biju šī idiots esmu, bet toreiz bija brutāli. Nē, bet es jūtu, tu esi tāds ideālists, ka tev ķipa gribās, lai visi ļoti perfekti. Ideāli, jā. Jā, kā tev ir, tev nav tā, ka tu, piemēram, ja ņemsim kāds no tavējiem šitiem tev tā, kā es saku, grupas biedriem, viņi izdara kaut ko tā, kā tu gribētu, un tev kaut kāds pretendijas baigi. Jo man liekas... Nu jā, bet tur bija tā problēma. Tad, kad bija tas 6-2-1, tad jā, tā bija riktīgi tā problēma. Katru reizi, kad tur Markus un Agans pasaka kaut kādu ideju, tad man uzreiz ķipa nepatīk. Tikai manas idejas gāja, nu jā, tas bija tā ļoti stulbi. Un tā jā, tā grupa izjuka. Un tad atkal sanāca kopā. Tagad sastāvā bija es, Markus, Rodža un Aivars. Un jā, tā bija daudz labāk. Tad mēs ziemas balē uzmočījām. Bija riktīgi nice. Bet jā, tā sadarbība daudz labāk. Es sapratu savus kļūdas un jau močījām tā labāk. Jā, bet es jūtu, ka nav viegli, kad tu par to visvairāk no tiem visiem cilvēkiem dedz. Kad viss šī tā deksme par to grupu. Bet jā, tur ir tā problēma. Un pārējie nav tik entuziastiski par to, ne? Jā, tāpēc ir vieglāk vienam vienkārši strādāt. Tu vienkārši zini, kā tu esi kopā, nu, ķipa, tev ir kaut kāda grupa. Tev ir tāds, mēs maucam tur, nezinu, iekarosim pasauli ar šito grupu un viss šitais. Bet visiem pārējiem tāds, ķīpa, nu, var būt. Nu jā, tā ir tā milzīgā problēma. Es esmu vienkārši jāatrod tie cilvēki, kuriem ir tāds pats grāns un tās pašas vēlmes. Un jā, tad jūs varētu riktīgi iekarot pasauli. Bet pagaidām jau liekas, jūs tāda lokāla tāda grupa, jūs no Ventspils visi no Ventspils esat, cik es zinu. Jā. Nevajadzētu meklēt cilvēkus no kaut kāda no pārējās Latvijas mošī, jo, kā... Tas būs čakars samēģināt. Nē, Katru sestdienu būs jābrauc uz Rīgu un jāmēģina. Nē, es saprotu, jā, bet, Ventspilī ir cilvēki tik, cik viņi ir, tā kā to arī jārēķinās. Es domāju, ja tu pārvāktos nākotnē dzīvot uz Rīgas, es domāju, tu būtu daudz vieglāk. Jā, tur iespējas ir daudz lielākas. Kā tu plāno, ko tu darīsi pēc tās mūzikas skolas? Kaut kā uz Rīgu kustēties vai kāds Es plāns? gribētu uz Ameriku aizceļot. Nav slikta ideja. Jā. Jautājums, ko tu darīsi? Uzvanu taisīšu. Kā Jāpauņa arī kaut kā, Kas tad? Jāpauņa arī kaut kā būs. Vai tu jau mēģinās līdz tam? Vai tas ar muzonu grib pelnīt? Tad laikam līdz tam momentam vajadzēs kaut kā Latvijā jau izveidot kaut kādu kontaktbāzi, kaut kāds cilvēks savilkt kontaktiņus, lai varētu pēc tam kaut ko tur darīt. Jū. Arī tur, nezinu, jāsameklē kaut kā tur underground reperi vai producenti Amerikā, un tad viņiem tur maukt. Kaut kādu nīšu iegūt. Jū. Nē, bet zini, ka man liekas, ka tev bīdi nav tik slikti. Es domāju, tu pat vari kaut vai bīdus kādu cilvēkiem rakstīt, ja tu pilnībā te stiprāk iedziļinātos nekā parasti, jo tev kā bītiem tu pats rakstīji tos bīdus priekš Venēcijas pareizi? Tur jau bija sampli vecīt. Te bija reāli YouTube sampli. Vienīgās dziesmas, kur vispār nebija nekāds sampli, bija Sūdā, Pagāja, ka mainos, Kur tu dzīvo, Starpspēle. Kas vēl bija? Kas bija tas, kas tev ļoti patika? Tur, kur tās klavieres bija. Piķa melns. Piķa melns, tur arī nav nekāds samples. Tas ir daudz dziesmas. Jā, 4 dziesmas bez samplēm. Viss pārējais tas ir no YouTube paņems. Tu tikko nosauc vairāk nekā 4. Vai tu? Jā, diezgan daudz tikko nosauc. Ja albumā ir, nezinu, 15 16. Un cik kuras no viņām ir sample, kur nav? Ok.
Nu, groči, es teikšu, kur ir samples. 1, 2, 3, 4. Vēl šitais. 5, 6, 7, 8. Jā, 9, 10, 11. Tas sanāk, tā 5 dziesmām nav samples. Nē, bet es domāju, ka tāpat tās, ja tu varētu kaut kādā veidā tālāk turpināt šo te grindot, šo te beat rakstīšanu, tu varētu labi sanākt. Man vispār ar beatiem, jā, es parasti, es tur, nezinu, mēģinu tur uztaisīt beatu dienā vai vairāk. Un viņi parasti ir tāds mēsls. Es reāli uztaisu kaut kādu video game beatu. Bet tā kā sliktā ziņā, es jau nesaku, ka video game muzons ir baigs sodīgs, bet nu, tā kā reāli vienkārši negribas klausīties. Man reāli ļoti rētas, kad sanāk kaut kādu krūtu beatu uztaisīt. Nē, es saprotu, jā, kā. Vienmēr jau liekas, ka tu pats uztaisīsi tas, kas tev patīk, un ka tev viss prātā varētu būt ļoti ideāli izklausīties, likties, kā tu esi ieplānojis, bet beigās var sanākt savādāk viennozīmīgi. Jā. Bet nevajag jau nokārt degunu, vajag turpināt grindot, tu jau pats slēgt, tas saka. Tieši tā. Turpināt mēģināt. Vai tu tagad nedarbosies, tev tagad čist ir inveids, tu tagad to mēģini tā kā izdot masā? Man inveids taču nav tagad prioritāte. Es gribētu, protams, ka mēs tur močījam riktīgi ar končiem un piķiem un muzoniem un viss šitais. Bet jā, tā jau man prioritāte ir ķipa savs muzons. Kā jums tā grupā? Tu pats meklē visus šos tev iespējas, vai tev kaut kā uzraksta, vai tev kaut kāds menedžers, nezinu? Vai kā tu viss pats to dari, vai kā? Ar ķipa grupu? Nu jā. Nē. Kā tur bija? Piemēram, kultūras centrā bija tā, ka reku Markusam Bundzeniekam, iedeva iespēju, ja mēs gribam, tad mēs varam uzmačīt. Mums bija tāds, vai. Tad mēs uzmaucām tur 2 koncertus, tur Liedagam. Kas tev vēl? Jā, tā jau tā, ka bija 6 mīnus, 2 mīnus 1, tad jā, mums vienkārši deva tās iespējas un močījām. Pirmie 2 konči, kur mēs nospēlējām kaut kādas 2 dziesmas, tas bija muziķenē. Tur mēs paši gribējām tagad uzspēlēt. Parādīt, ka tāds 6 mīnus 2 mīnus 1 vispār eksistē. Bet jā, tā kā bija inveids, mēs rudenī visu laiku domājām par to Ziemassbalvu. Mēs tā gribējām tajā Ziemassballē spēlēt. Un mēs reāli katru dienu stresojām un rakstījām čautu, būs, nebūs. Mēs vienkārši šitā riktīgi stresojām. Man jau arī rožu šakarēs mazliet to. Būs inveids skolā? Es nezinu. Būs, pēc tam nākamajā saka, nebūs. Pēc tam aiznākamajā dienā saka, būs. Jā, šitā mēs visu laiku stresojām. Bet beigās bija tik nenormāli krūti. Reāli, viens no top 3 labākiem končiem. Vienmēr ir atkarīgs no tā, kāda ir daudzums cilvēkiem. Atkarīgs no tā, kādas emocijas tu iegūst. Jā, cilvēki tur riktīgi sūdā mautas ķipa. Es tur minētu, kāpēc mūsu skolā cilvēki bija sūdā. Vēl tā, ka mēs 4 krasti spēlējām no prāta vētras, visi vienkārši lēkā, es vienkārši skatos. I made it, man, I made it. Bet kā jūs jau visu šito te par naudu šito uzstājat, un ne? Jā. Kā domā, nevajag kaut kāds taisīt arī vienkārši promotional kaut kāds koncīšu, kur tu nepelni, tāpēc, ka, ja tu gribi koncīšu, vai viņi biežāk notiek, tad laikam vajadzēs už bišķiņ, sacrificeot to savu spēju nopelnīt. No sākuma, jā, it kā jau jāmāc ir pa brīvu. Es jau arī, es tur ģitāris, es visu laiku spēlēju tikai mūzikas skolas, tur ieskaitēs. Un es vienkārši, loģiski es neko nepelnu, un tā šitais Edvards Griez man pasauc, veicīt, reku Kuldīgā, es neatceros, kā saucās tā vieta, bet jā, mēs tur uzspēlēsim, tas apiķos. Tā bija pirmo reizi, kad man sapiķoja. Es biju tik laimīgs, vecīt. Es to neteikšu, bet jā, es te kaut kāds miljonārs jutos. Kaut kāda pirma, nezinu, 5 eiro! Tā tik ir bagātība. Jo. Bet jā, ar to jāsamierinās, ka no sākuma jau jāmāc pa brīvu. Nav variantu īsti. Tāpēc, kad es jau sarežģīti ieteiktu sevi īpaši, kad nav savas dziesmas, un arī, man vispār liekas dīvaini, ka mums, piemēram, tas pats, es biju šādiem koncertiem jūsiem, kāpēc neviens nespēlē, es biju domājis, kāpēc nespēlējot angļu dziesmas, un nezinu, kaut kā tur Teen Spirit, or whatever the hell, tur kaut kāds foršās dziesmas. Pēc tam man bija pārskaidri pateicis, mēs vienkārši latvieši
Diez neklausāmies. Mums ir kaut kāda lidmašīna, mums jau ir savējo, kur Kobeini, ja? Sazinu, tas kaut kā, nezinu, varbūt ir iegājis cilvēkiem, ka varbūt tas ir tā bišķiņa off. Kaut kā tur, nezinu, tur espresso spēlēt no Sabrīna. Es domāju, Mija Amore, espresso macchiato. Nē, no, ok, tur gan cilvēks sodā iet. Ne, tas jau patīk, tas jau vairāk tās Baltijas, tas vismaz boļie, nu, kaut cik lokālāk. Mūsējā tad Baltijas reģionā. Nē, nu, ja tā dziesma ir tagad, nezinu, piedūrens, te jau vajag jau cilvēki it kā naukt. Un jā, ķipa šlāgeris, ķipa baigi populārais ballēs, un jā, tā vienkārši mauc. Kā jūs domājat, tev nevajadzētu taisīt vairāk dziesmas savējās ar savu grupu? Jo tāpat... Mums, jā, vajadzāk kaut ko sāk izlaist. Mums ir vienkārši viena dziesma, kur eksistē jau kaut kāds 2 gadus. Un viņi ķipa baigi labā ir. Bet jā, mēs ķipa vēl neesam izdevuši. Viņi vienkārši kaut kur uz, tā kā uz plauktiņu, tur vienkārši putekļus vāc, ne? Jā, reāli. Vajadzētu izlaist rāv kaut ko. Tad to vajadzētu sākt darīt. Jū. Labi ir. Tad es gribētu teikt paldies, ka tu atnāc. Tas viss? Jā. Ok. Beidzot var iet projām, ja? Ķipa. Paldies, ka atnācāt apstīties mūsu podcastu 4. epizodu. Ar manīm bija Drūjas Priedēns, Tīna Rauze no Inveida. Paldies, uz redzēšanos!